Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis apustulis Jānis 16. nodaļā. Gods tev, Kungs! Vēl brīdi, un jūs mani vairs neredzēsiet, un vēl pēc brīža jūs mani atkal skatīsiet. Tad daži viņa mācekļi sāka runāt savā starpā, kas tas ir, ko viņš mums saka. Vēl brīdi jūs mani vairs neredzēsiet, un vēl pēc brīža jūs mani atkal skatīsiet, un es aizeju pie Tēva. Viņi sacīja, kas tas ir vēl brīdi? Mēs nesaprotam, ko viņš saka. Jēzus zināja, ka tie grib viņu izjautāt, un tiem sacīja: vai jūs izjautājat cits citu tādēļ, ka es jums sacīju, vēl brīdi, un jūs mani vairs neredzēsiet, un vēl pēc brīža mani atkal skatīsiet? Patiesi, patiesi, es jums saku, jūs raudāsiet un sērosiet, bet pasaule priecāsies. Jūs bēdāsieties, bet jūsu bēdas pārtaps priekā. Kad sieviete dzemdē, tā ir noskumusi, jo viņas stunda ir klāta. Bet, kad viņa bērnu ir dzemdējusi, šīs ciešanas viņa vairs neatceras, aiz prieka, ka pasaulē piedzimst cilvēks. Tāpat arī jums tagad ir bēdas, bet es jūs atkal redzēšu, un jūsu sirds priecāsies, un neviens jums neatņems jūsu prieku. Tas ir tā Kunga evaņģēlijs. Slava Tev, Kristus! Lūksim! Kungs, mēs pateicamies, ka varam klausīties Tava evaņģēlija vēsti. Mēs ieliekam Tavās rokās, Kungs, mūsu domas, mūsu sirds, un palīdz mums aizvien vairāk uz Tevi paļauties un Tev ticēt, lai Tavs evaņģēlijs mums iedvesmo un stiprina caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Jūs mani vairs neredzēsiet, un tad jūs atkal mani redzēsiet. Tā Kristus runā uz saviem mācekļiem pēdējā vakarā, kas ir Zaļās ceturtdienas vakars, tūlīt pēc svētā vakarēdiena iestādīšanas. Un Jēzus caur to jau laikus brīdina savus draugus, ka būs laiks, kad viņi būs šķirti, kad liksies, ka viss ir beidzies. Bet tās nebūs beigas, tas būs tikai sākums. Mazais šķiršanās briesmu un bailu laiks. Mācekļiem tās bija 3 dienas, patiesībā nepilnas 3 dienas. Tāds pāreju posms 3 dienas. Kad mums ir ciešanas, tad nereti mēs zaudējam garīgo redzēšanu, jo visam priekšā stāv mūsu sāpes. Kristus ciešanās ir tieši otrādi. Nevis mēs pārstājam redzēt, bet mēs sākam redzēt. Kad Kristus cieš, cilvēki sāk redzēt. Tie ir tādi mazi brīži, kad mēs piedzīvojam dziļas sāpes un mokas. Un tam, kas piedzīvo mokas, tam tas liekas šausmīgi ilgi. Un Dievs pasargā savus mīļos bērnus un sekotājus no lielām un ļoti mokošām sāpēm. Parasti dzīves krusts nav pārlieku smags tiem, kuri mīl Kristu. Tikai mazu brīdi mēs zaudējam Kristus veldzējošo klātbūtni, un pēc maza brīža atkal saņemam Dieva žēlastību. Mēs atkal piedzīvojam, ka Viņš mums redz. Ļoti interesanti. Mēs parasti domājam, mums ir svarīgi viņu redzēt, bet šeit Jēzus runā, es jūs atkal redzēšu. Nevis, ka jūs man atkal redzēsiet, bet es jūs redzēšu. Un tā ir tāda interesanta lieta, kā liekas tāds lingvistisks sīkums, valodniecisks pagrieziens, bet tur varētu būt kaut kas arī garīgi vērtīgs, tāpēc, ka mums ir būtiski, ka Kristus mūs redz. Līdzīgi kā bērniem ir ļoti svarīgi, ka tētis un mamma viņus redz, ka viņi kaut ko jaunu ir izdomājuši, izdarījuši, un tad viņiem vajag, lai viņus ierauga. Tāpat arī mums ir svarīgi, ka mēs nonākam Dieva uzmanības lokā.
Dieva skatienā, ka Dievs ir pievērsis savu uzmanību man. Un citreiz varbūt arī pirms mēs Dievu lūdzam, mums mājās ir savs altāris vai lūkšanas stūrītis vai kā citādi, tad ir svarīgi, pirms mēs pārmetam krustu, un ir svarīgi, kad es apzinos, ka Kristus uz mani lūkojas, kad es esmu Kristus uzmanības lokā, ka viņa skatiens ir pievērsts man, ka viņš atkal mani redz, ka es atkal esmu viņa skatienā, kad viņš ir pievērsis man savu skatienu. Un tad mana lūkšana patiešām ir pilnīgi savādāka, kā tad, kad man liekas, cik man ir svarīgi viņu redzēt, man ir vajag viņu redzēt. Ir svarīgi, ka viņš mani redz. Un tad par garīgo dzīvi ir tā, ka to jūs droši vien esat arī ievērojuši, un es jau katru gadu, man liekas, pēdējos gadus par to sprediķoju, par to, ka garīgā dzīve ir tāda sinusoīda. Jūs zinat, kas tas ir no matemātikas laikiem, ja? Ir tāds augša un leja. Un citreiz tā ir, un tā garīgā dzīve ir, kad ir pacēlumi, un es jūtos ļoti labi, un liekas, Dievs man vada pie savas labās rokas, viņa žēlastība ir liela, un viss ir tik labi, bet tad ir brīži, kad liekas, Dievs ir novērsies, Dievs neatbild uz lūkšanām, es esmu atstāts, man ir grūti, un man liekas, ka Dievs mani neievēro. Un tie ir tie kritumi, kad liekas, Dievs ir mani pametis. Dievs man nepieskarās, manas lūkšanas ir iekrīt kaut kādā klusumā, un šis klusums man neatbild. Un tie ir tādi, kā varētu teikt, šie kritumu brīži. Un jāsaka, ja pirmie iedvesmo, proti tie kāpumi, tie laimes brīži, tie žēlastības brīži, cilvēki parasti iedvesmo, dara laimīgi, bet tie krituma brīži ir tādi, kad es esmu nelaimīgs, ka man liekas, ka es netieku galā ar savu dzīvi, bet interesanti ir tā, ka tieši grūtības un bēdas mums palīdz apzināties to, ka mēs esam tikai cilvēki, ka es bez Dieva nevaru, ka man vajadzīgs ir Dievs, un citreiz Dievs drusku atņem savu roku no manis ar tādu domu, lai es apzinātos, ka es esmu tikai cilvēks, ka man vajadzīga ir Dieva žēlastība. Cik ļoti svarīga ir Dieva žēlastība man katru dienu. Un tieši tāpēc ir cik vērtīgs ir rīta lūkšanas, ne? Rīta lūkšanas, no kurām mēs, vai kuru brīžu, kura notikumā vai procesā mēs atkal, kā varētu teikt, apģērbjam Dieva žēlastību. Vai kā apostols Pāvils saka, uzģērbiet jauno cilvēku. Es katru rītu uzģērbju jauno cilvēku. Šo Kristus doto cilvēcību, dievbērnību, kā Dieva bērns es šo dienu gribu nodzīvot un Dieva žēlastībā šo dienu pavadīt, un Dieva spēks ir tas, kas man palīdzēs šo dienu izdarīt, nodzīvot un visus darbus izdarīt, un ar cilvēkiem būt cilvēks, būt līdzās ar cilvēkiem, būt pieejams, mīlošs un labs. Un tas ir tik būtiski un svarīgi. Un tieši patiešām grūtības un sāpes un bēdas ir tās, kas mums padara arī citreiz patiesākus. Caur īstām bēdām cilvēks kļūst patiesāks un vēl jāsaka dziļāks. Personība kļūst dziļāka. Vēl arī Kristus šeit runā par skumjām un par prieku. Un te būtu jautājums, par ko mēs noskumstam un par ko mēs priecājamies. Un citreiz mēs vienkārši dzīvojam dzīvi un nedomājam, par ko tad es īsti noskumstu. Un kas man patiešām dara laimīgu, kas man patiešām iepriecina manā dzīvē. Un ir vērtīgi brīži, kad es tā izdomāju. Tas ir tas, kas man patiešām priecē. Jo ir tie seklie prieki un ir tādi dziļāki prieki. Ir pasaulīgi prieki un ir arī, varētu teikt, garīgi prieki. Un ir svarīgi, ka mēs kaut kā vismaz daudz maz izšķiram šīs lietas, spējam kaut kā mums veidojas nojauta, ka šis ir, es gribu tiekties pēc tāda dziļāka, fundamentālāka vai paliekošāka prieka. Un Jēzus runā par šīm garīgajām skumjām un par garīgo prieku.
Un tieši mums, kā Dieva meklētājiem un mācekļiem, ir svarīgi tā kā mēģināt saprast, kā tas tā ir. Tās ir skumjas un prieks Kristus dēļ, kad mēs viņu zaudējam un kad viņš atkal nāk un mūs uzlūko. Un te gribētos teikt, ka ir tāds pasaulīgais prieks, vai ne? Un tas ir tas, ko mēs pazīstam droši vien vislabāk, pasaulīgo prieku. Un tas ir, varētu teikt, tas prieks par to mūsu mazo laimi. Un man te prātā nāk Kārlis Kalvis pasakas, kur viņš runā par mazā cilvēka laimi vai par cilvēku mazo laimi, kā viņiem ir, kad viņi ģimenē ir laimīgi, ka viņiem tur ir iztikšana tik, cik viņiem vajag, ka viņiem ir tuvais cilvēks līdzās, ka viņiem ir ko mīlēt un kam sniegt mīlestību un no kā saņemt mīlestību. Tas mazais vai mazā cilvēka laime, ka mēs esam priecīgi, ka mums labi klājas, mēs priecājamies par mūsu veiksmēm, mēs priecājamies par mūsu tautas laimi un par valsts labklājību, mēs priecājamies, ka mēs varam dzīvot mierā, mēs priecājamies, ka mēs varam aiziet uz veikalu un mums ir par ko nopirkt dienišķo maizi un drēbes, ar ko ģērbties. Bet ir arī garīgais prieks. Un garīgais prieks ir tas, kad mēs vēršam savu uzmanību nevis uz sevi, jo tādā laicīgā priekā mēs vienmēr priecājamies par lietām, kas ir saistīts ar mani, vai kas ir saistīts ar šīs pasaules lietām, vai ar šīm, jāsaka, ķermeniskajām lietām, ar savu cilvēcību, vai ar citu cilvēku cilvēcību. Un garīgais prieks, kad mēs lūkojamies uz Dievu, Bet arī tāds garīgs prieks, kad es vēlu, lai arī mani mīļie, tuvie cilvēki ir pie Dieva. Tas jau ir, kā varētu teikt, tas zināmais līdzsvars. Ja? Es gribu, lai cilvēki, kas man ir līdzās, mani bērni vai tuvinieki, lai viņi ir laimīgi ar Dievu, lai viņi atrod savu ceļu ar Dievu. Un tas jau ir kaut kas jau garīgs un patiešām vērtīgs. Un jāsaka, tas garīgais prieks ir par to, ka Dievs darbojas. Dievs darbojas manā dzīvē, manā ģimenē, manā dzimtā un zemē, kurā es varu dzīvot. Prieks par to, ka mani grēki ir piedoti, prieks par to, ka manas dvēseles nastas ir noņemtas un es varu pilnīgi izplēst savas dvēseles spārnus un atliekt savu dvēseles muguru un justies brīvs. Un tas ir tas garīgais prieks, par ko nevar ne par kādu citu naudu nopirkt, kā tikai par Kristus asinīm, par to, ko viņš ir izpircis pie krusta. Viņš ir samaksājis, bet es esmu brīvs. Un tas ir tas evaņģēliskais brīnums, kas notiek katrā grēksūdzē un arī šajā dienā. Prieks par to, ka Kristus ir augšā un cēlies un viņš ir uzvarējis. Prieks par to, ka mūsu lūgšanas Dievs uzklausa, un varbūt citreiz ne pilnībā, bet viņš vismaz dzird. Viņš vismaz kaut kā manā dzīve tiek pagriezta tā, kā paliek labāk, tā kā ir tiešām labāk. Un tas prieks vēl ir par to, ka Dievs atklājas, un katrs viņa pieskāriens manā dzīvē ir liela vērtība. Katru reizi, kad viņš ir pievērsis uzmanību, viņš pieskarās manai dzīvei, mana dzīve kļūst laimīgāka, priecīgāka, brīvāka un skaistāka. Un tas ir garīgais prieks. Un te gribētos drusku teikt arī par to drusku negatīvo, par ko mēs garīgi noskumstam, jo Kristus šeit saka, jūs raudāsiet un sērosiet, bet pasaule priecāsies. Ļoti zīmīgi vārdi. Jūs raudāsiet un sērosiet, bet pasaule priecāsies. Un pirmais ir, kad mēs varētu teikt, jā, katru piekdienu varētu teikt, ir brīdis, kad mēs tā kā atceramies lielo piekdienu. Un tad, kad ir lielā piekdiena, kad mēs lasām cauri Kristus ciešanu stāstu, mēs esam ļoti noskūši. Bet mēs zinām, ka pasaule tajā laikā priecājās. Viņi tur jau olas krāso, viņiem tur lieli prieki, un viņiem ir gandrīz vienalga par Kristus ciešanām. Negluži vienalga, bet viņi tajā visā, kā jaunieši saka, nemaz neiebrauc. Viņi neko nesaprot no tā, viņiem tas ir neiepazīts dziļums vai
neiepazīts pārdzīvojums. Bet tā patiešām ir, kad mēs citreiz sērojam par to, par ko pasaule priecājas. Un tas ir tāds dziļāks jautājums. Un par ko tad mums ir skumjas, šīs garīgās skumjas? Un tās skumjas ir par pasauli, kura nepazīst Dievu, un nereti arī pagriež Dievam muguru. Un pasaulē tas ir ļoti raksturīgi, Dievam pagriezt muguru. Un tas pat vēl varbūt ir tīri nekas, ka viņi vēl tikai muguru pagriež. Mēs skumstam par cilvēkiem, kuri aiziet vai pazaudē ticību Dievam, jeb tas, ko jaunajā derībā sauc par apostāzi, no grieķu vārda apostāzis, kas nozīmē tā kā atkrišana, ka cilvēks ir ticējis, viņš ir gājis ar Dievu, viņš ir piedzīvojis savu, kā var teikt, garīgu augšām celšanos, bet kaut kādu procesu, attiecību vai kādu vēl dēļ, viņš aiziet, viņš pazaudējis, viņš aiziet pasaulē. Kā arī apostols Pāvils vēstulēs raksta par dažiem saviem līdzgaitniekiem, kas ir iemīlējuši pasauli un ir atstājuši draudzi un aizgājuši šos pasaulīgos ceļus. Varbūt viņi vēl var atgriezties, un droši vien, un visticamākais, bet tas ir no Dieva žēlastības. Nu, lūk, un tad mēs skumstam arī par to, ka tikumi izzūd pasaulē, ka labi tikumi, ka kristīgi tikumi vai kristīgās kultūras tikumi, diemžēl, diezgan sāk izzust pasaulē, kurā mēs dzīvojam, un vairojas to vietā netikumi. Un kā bezskaunīgi cilvēku kļūst aizvien vairāk, un tā bezskaunība, tā garīgā bezskaunība ir, ka cilvēkā, latviešu tautā ir tas, ka cilvēks citreiz, ka nedrīkst ļaut Dievam acīs, ir tāds viens izteiciens, bet tas ir tā bezskaunība, kas piemīt grēcīgajiem cilvēkam. Un mums, diemžēl, citreiz ir tā noskumšana. Mēs noskumstam par to, ka tā notiek. Tas ir skumji. Un Dieva gars var tādus cilvēkus pārmācīt un atgriezt. Tas ir Dieva rokās. Mēs nespējam. Bieži vien, ja mēs ņemamies tādus pārmācīt, tad bieži vien viņi vēl mums pretī tur sit, un mēs varam paši vēl dabūt ļoti smagi. Bet tas ir Dievs, kurš var šādus cilvēkus izmācīt. Mēs skumstam arī par to, ka ticīgie tiek apsmieti vai nereti kādās zemēs, kā islāma zemes, teiksim. Interesanti, es skatījos pēdējā laikā ticīgo vajāšanu statistiku, tad tās ir Ķīna, Indija un Irāna, Irāka. Tās ir zemes, kur visvairāk kristieši tiek vajāti, un vēl arī dažās Āfrikas zemēs, kur majoritāte ir musulmaņi, tad tās ir vietas, kur ticīgie visvairāk tiek vajāti, un par to parasti ticīgajiem ir liela noskumšana. Tad vēl mēs skumstam par to, ka labi cilvēki aiziet mūžībā, ka labiem cilvēkiem pienāk mūža nogale, viņi ātri aiziet, vai mēs nesaprotam, kāpēc tā notiek, ka labam cilvēkam ir jācieš, ka labam cilvēkam ir pirms nāves ilgi gadi, pat jāsaka ilgu laiku jāpavada ciešana gultā. Kāpēc tas tā ir? Mēs to nevaram izskaidrot, mēs varam skumt līdzi ar tādu cilvēku. Mēs skumstam, ka ļaunais triumfē pasaulē, bet mēs arī vismaz zinām, ka šis triumfs ir tikai laicīgs triumfs. Tas triumfs drīz beigsies. Kā Jēzus saka, es drīz atkal nākšu. Un kas mums varētu palīdzēt mūsu garīgajās skumjās? Es domāju, ka vieni un labi, kad mēs varam atcerēties, ko tad Kristus saka šādos brīžos. Un tieši tas, ka mēs esam lasījuši evaņģēliju, ka Dieva vārds mūsos runā, ka viņš komunicē ar mūsu saprātu, mums citreiz ļoti palīdz, kad izlasītais teksts mums nāk mūsu prātā atpakaļ, un mēs varam domās risināt šo iekšējo garīgo sarunu. Piemēram, šie Kristus vārdi, kad viņš saka, pasaulē jums būs bēdas, bet turiet drošu prātu, es pasauli esmu uzvarējis, viņš saka. Un tas nozīmē, ka visas šīs pasaules bēdas un pasaules bezkalnība un pasaules atkrišana no Dieva, tas ir kaut kas tāds, kas ir īstenība šodien,
bet drīz Kristus atkal arī šo visu uzvarēs. Un katrā atsevišķā cilvēku dzīvē mēs ik pa laikam redzam, ka Dievs gūst uzvaru, ka labais tomēr gūst uzvaru. Skumjās mums palīdz šī pārdabiskā ticība, kas bieži vien nāk ar atgādinājumiem, ka Dievs arī darbojas šajā pasaulē. Pat ja šajā brīdī mēs nespējam to saskatīt un just, Dievs darbojas. Līdzīgi kā zāle auguma un asni dīkst klusumā un tumsā, tā arī Dievs darbojas tumsā un mums to nezinot un mums nesaprotami, no kurienes tas spēks nāk. Un vēl kas ir ļoti svarīgi, mums ir svarīgi saglabāt neatlaidību, lūgšanās un pacietību, ļaujot Dievam rīkoties savā laikā un savā veidā. Visbeidzot, Jēzus apsola, jūsu skumjas tiks vērstas priekā. Pēdējais vārds vienmēr pieder Dievam. Jēzus apzināti salīdzina pasaules globālās lietas ar dzemdību procesu vai ar dzemdētāju, ka sākumā ir bailes un bažas par to, kā tas viss būs. Pēc tam nāk sāpes, pēc tam nāk grūtības, bet beigās ir jauna dzīvība, beigās ir jauna piedzimšana, un tad ir prieks par to, ka cilvēks ir nācis pasaulē. Prieks par jaunu dzīvību. Jēzus norāda šo jauno sākumu uz jaunu dzīvību. Arī globālās lietās pasaule drīz mainīsies. Pasaule reiz mainīsies. Tāpat kā Jēzus mira pie krusta, arī pasaulē ir jāpiedzīvo konvulsijas un mokas, lai tāpat kā Jēzus augšām cēlās, arī pasaule piedzīvotu augšām celšanos un jaunu dzīvību. Un varbūt mēs būsim tam visam liecinieki, varbūt mēs būsim tie, kas apliecinās, varbūt mēs būsim tie, kas pastāvēs lūgšanās līdz galam, lai saņemtu dzīvības vainagu. Mēs ticam uz pārveidu, kuru Dievs dara. Viņš pārveidos pasauli, un tajā vairs nebūs nec sāpju, nec vaidu, nec slimību, jo viss, kas ir bijis, ir pagājis, un viss būs tapis jauns. Āmen.